Nošaudies. Perifērā jeb sānu redze. Perifērā redze ir redzeslauka daļa ārpus centrālās redzes. Centrālajā redzē dominē vālītes, kas nodrošina augstu izšķirtspēju, bet perifērajā dominē nūjiņas. Tāpēc perifērā redze ir būtiska orientācijai telpā un kustību uztverei, bet nav piemērota precīzai objektu identificēšanai. Eksperimenta laikā tika pamanīts, ka skatoties tieši partnera acīs, perifērā redze ļauj uztvert kustību vai objektu sēnos, bet ir grūti precīzi noteikt detaļas, piemēram, parādīto pirkstu skaitu. Pie mazākā attāluma, jeb 30 cm, rezultāti bija precīzāki, bet palielinot attālumu līdz 120 un 150 cm, kļūdu skaits ievērojami pieauga. Tāpat tika novērotas nelielas atšķirības starp kreiso un labo aci. Skaidrojums šim ir tas, ka perifērā redze ir jūtīgāka pret kustību, bet ne pret detaļām. Tas ir tāpēc, ka acis tīklenes perifērajā daļā dominē nūjiņveida receptori, kas labi uztver gaismu un kustību, bet slikti atšķir formas un krāsas. Palielinoties attālumam, objekts kļūst mazāks un grūtāk uztverams perifērajā laukā, tāpēc pieaug kļūdu skaits. Šis eksperiments pierāda, ka cilvēka redze nav vienmērīga visā redzes laukā. Aklā plankuma noteikšana. Mēs novērojām, ka eksperimenta laikā, skatoties uz pluszīmi ar vienu aci, kustīgais objekts noteiktā brīdī pazūd no redzeslauka, un pēc tam atkal parādās. Šis pazušanas punkts bija atšķirīgs katrai acī, bet atkārtojot mērījumus, rezultāti bija līdzīgi. Skaidrojums šim ir tas, ka aklā plankuma vietā tīklenē nav gaismas receptoru, jo tur atrodas redzes nerva iziešanas vieta. Tāpēc, kad attēls projicējas uz šo vietu, tas netiek uztverts. Smadzenes parasti aizpilda šo trūkstošo informāciju, izmantojot apkārtējo vizuālo informāciju, tāpēc ikdienā aklo plankumu nepamanām. Tātad, aklā plankuma esamība ir normāla cilvēka acis anatomiska īpatnība. Tas atrodas tīklenē vietā, kur redzesnervs savieno aci ar smadzenēm. Neskatoties uz to, mēs ikdienā neredzam caurumu redzeslaukā, jo darbojas smadzeņu kompensācijas mehānisms. Šis eksperiments pierāda, ka redze nav pilnīgi nepārtraukta. Smadzenes aktīvi interpretē un papildina redzes informāciju. Trešais eksperiments – dziļuma uztvere. Dziļuma uztvere, vai arī stereoskopija, ir spēja uztvert telpiskumu un objektu attālumu. To nodrošina binokulārā redze un attēlu atšķirības starp abām acīm, jeb paralakse. Papildus tiek izmantota arī monokulārie signāli, piemēram, objekta lielums un perspektīva, bet tie ir mazāk precīzi. Eksperimentā tika novērots, ka ar abām acīm ir daudz vieglāk noteikt attālumu un trāpīt krūzē ar monētu. Ar vienu aci kļūdu skaits bija lielāks, īpaši pie lielākiem attālumiem. Ar abām acīm rezultāti bija ievērojami labāki. Skaidrojums šim ir tas, ka dziļuma uztvere galvenokārt balstās uz binokulāro redzi. Abas acis uztver attēlu no nedaudz atšķirīgiem leņķiem, un smadzenes šo informāciju apvieno, lai noteiktu attālumu. Ar vienu aci šī informācija ir ierobežota, tāpēc attāluma novērtēšana kļūst neprecīzāka. Šis eksperiments parāda, ka abas acis kopā nodrošina daudz precīzāku telpas uztveri nekā viena acis atsevišķi. Tīna nemāk.